Man liekas, ka Šuvaja kungs diezgan precīzi izstāstīja struktūrālā budžeta teorētisko pusi, bet es mēģināšu to galveno argumentu, kāpēc mēs palielinām struktūrālo deficītu, ir tiešām jautājums par to, kā mēs rīkosimies 29. gadā, kad beidzās pieļaujamā Eiropas komisijas ekonomiskās pārvaldības noteikuma atkāpe, kurā mēs varam palielināt savus izdevumus, lai nodrošinātu aizsardzības izdevumu absorpciju. Tiešām 29. gads nebūs vienkārši, un lai šo risinātu, šis ir instruments, lai šo te jautājumu nokārtot. Tā otrā debata, kas bija šeit, tātad šis varbūt mazāk attiecās uz priekšlikumu, bet tas bija par budžeta deficīta līmeni nākamajā gadā, kas ir iestrādāts. Tātad tie ir 3,3% 26. gadā, attiecīgi 3,9% un 3,6%. Un kopā deficīta summa ir 1,467 miljoni. Un tā debata bija par to, kāds ir pamatojums. Jā, aizsardzībai mēs absorbējam, tātad nākamgad tie ir 448, gandrīz 450 miljoni, 26. gadā, 27. tie ir 508, pēc tam ir 720 miljoni. Tās ir milzīgas naudas summas. Parasti, lai mēģinātu to saprast, piemēram, vienas izglītības ministrijas budžets ir tikai 250 miljoni. Tātad kultūras ministrijas budžets. Tātad 3 ministriju budžeti mums ir jāabsorbē budžetā. Un tas veido daļu no šī pieauguma. Un, ja mēs mēģinām par pārējiem runāt, tad es noteikti pieminēšanas vērti ir vienreizēji, ļoti svarīgi uzsvērt, ka tie ir vienreizēji izdevumi, kuri tiek absorbēti ar budžeta deficītu, un tie pamatā ir saistīti ar aizsardzību. Un tas, kas tur ir iekļauts, tātad izdevumi robežas būvei, mēs gandrīz 1 miljārdu eiro guldam robežā, pretgaisa aizsardzības sistēma iegāde, VUGD investīcijas, kas ir VUGD reģionālie centri un transporta iegāde, un papildus vēl ir aizsardzības ministrijas bāzes izdevuma amortizācija. Pamatā šie izdevumi, kas ir iekļauti budžeta deficītā, ir saistīti ar vienreizējiem, ja atceraties arī pagājušā gadā nobalstotiem iekšējās drošības izdevumiem. Tā kā tas būtu par šo te diskusiju šeit, un nekādas citas īpašas deficīta palielinājumu šajā budžetā nav. Un es gribu teikt, kas ir ļoti svarīgi, ir Latvijas valdība ir iesniegusi budžeta plānu Eiropas komisijai, un Eiropas komisija ļoti rūpīgi ir iedziļinājusies šajā budžeta plānā. Un tātad mēs esam to 12 valstu grupā, kuru budžeta plāni ir apstiprināti bez iebildumiem un atzīti par tādiem, kas notiek saskaņā ar Eirozonas budžeta veidošanas noteikumiem. Paldies, kolēģi!